Tā, es vakar no laukiem te atvedu veselu tādu Maksimas lielo maisu ar skābenēm. Tagad es viņas likšu ziemē. Visas lapiņas pārlasīšu, lielos vesnos tādus, kur kāti ir atdalīšu, izmazgāšu un sagriezīšu. Skābenēm es atdalīju kātiņus, jo viņi ir ļoti skābi un zupai tur īpaši nekas nav arī vajadzīgs, jo lapiņās viss tas garšīgumiņš ir. Un izmazgāju 3 ūdeņos, tūlīt es viņas sagriezīšu. Man te sanāca sagriezu skābenes, man te sanāca kaut kur 10 litri skābeņu, un uz 10 litriem skābeņu vajadzēs 2 glāzes ūdens, 3 ēdamkarotes sāls, un es viņas karsēšu. Karsējam skābenes uz lēnas uguns, pārāk straujas, pēc laika pamaisot. Var redzēt, ka viņas plokas pēc pakāpeniski pievienošu vēl arī no šitā te trauka skābenes. Es domāju, ka man izdosies visu apjomu izkarsēt. Kur apakšā jau ir tie 2 litri ūdens, 2 glāzes ūdens ielietās. Sāli es pagaidām neesmu likusi. Es gribu, lai viņas visas saplok, varbūt pat maina krāsu. Jā, jums ir jākarsē vismaz, kamēr maina krāsu, un jāsagaida, kad viņš tur sāks burbuļot. Tā kā. Re, visas skābenes jau ir saplakušas, jā, re, kur mana bļodiņa ir tukša. Šķidrums arī ir izveidojis diezgan daudz, jā. Pievienošu tūlītās 3 ēdamkarotes salsa, tā tad kaudzīti, jā. Un, kad aizvārīsies, vārīšu vairāk kā 5 minūtes, jā. Principā jau laikam sāk burbuļot. Tā. Visu labi samaisīt. Skābenes ir mainījušas krāsu, un kā tikko burbulītis uzmetīs, vārīšu 5 minūtes. Tā, skābenes ir vārījušās 5 minūtes, vairāk nevajag. Man jau te ir vāciņa, apliet ar verdošu ūdeni, un tīras burciņas gaida. Pildīšu burciņās, aizvākošu ar nopastrizētu vāciņu un glabāšu nākošajai ziemai. Re, tādi ir mani jaunie krājumi nākošajai ziemai. Burciņas ir kaut kur 200-250, vairāk, laikam lielākā daļa 250 gramu. Un redz, cik man sanāca no tāda skābeņu daudzuma.